Čau visiem, mani sauc Kristaps un šodien es parādīšu, kā nomainīt apgaismojumu spuldzīti ventilātora panelītim. Tad problēma ir sekojošā, tas, kad nedeg apgaismojums šitiem te slēdzīšiem. Tātad, ar ko mēs sāksim? Sākumā mums vajadzēs plaķenes, kas ir aptītas ar izoleni. Tāpēc, ka mums vajadzēs ņemt nost šito te vidējo slēdzīti. Rokām ar pirkstiem īsti nesanāks spēka, tā kā mums vajadzēs izmantot plaķenes. Tā, sāksim gaismu. Tā. Un tā uzmanīgi čiks ārā. Un iekšā vajadzētu būt spuldzītei. Spuldzīti pašā iekšā. Pēc tam izņemam ar pinceti ārā vai ar smalkām plaķenītēm. Tālāk ņemam jauno spuldzīti un ievietojam iekšā. Kājiņas tur tajā stiprinājumā ir vertikāli. Tā kad iekšā. Tā, tagad pārbaudām, vai viss strādā. Jā, gaismojums deg. Mums var iet atpakaļ slēdzīt. Atceramies, kādā pozīcijā bija. Man stāvēja uz 0 izslēgts. Tā. Gaismu. Pārbaudām vēlreiz. Eleganti. Tāds šodien īsais video. Cerams, ka kādam noderēja. Uz drīz tikšanos!